Gatavojoties 11. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, to ietvaros šajā jaukajā un saulainajā 1. jūlija dienā devos vērot 5LV raidījuma Trādi rīt ar 5LV filmēšanu. Šī raidījuma tēma bija runājot dziesmu valodā. Šajā raidījuma epizodē tika izjokoti cilvēki. Pie viņiem pienāca raidījuma vadītājs Aleksis vai Kārmena, un ar viņiem runāja tikai un vienīgi dziesmu vārdiem. Potenciālā izjokošanas upura izvēle notika pavisam spontāni. Protams, raidījumā sanāca arī ļoti daudz smieklīgu momentu, jo, protams, tika runāts ar pavisam svešiem, nejauši izvēlētiem cilvēkiem. Ļoti bieži vajadzēja mainīt filmēšanas lokācijas vietu, jo izjokojot kādus 4-5 upurus, paliek arvien mazāk cilvēku, ko izvēlēties, kuru no cilvēkiem izjokot. Noteikti vēlētos pateikt paldies visai Trādi rīt ar 5LV filmēšanas grupai, tostarp raidījuma režisorei Betijai Turlējai par lielisko iespēju pavērot viņas veidotā raidījuma filmēšanas procesu un iespēju ielūkoties aizkulisēs. Un noteikti video aprakstā atradīsiet linku uz šo Trādi rīt ar 5LV epizodi. Tāpēc noteikti iečakojiet to un noskatieties. Tā ir patiešām jautra.